Tu biji pirmais? Nē, tu biji. Es biju pirmais. Kaspars, čau. Reinis. Čau, jā. Sarunā Reini Pozņoku uzzināja, kā tad ir pēkšņi kļūt par deputātu Eiropas parlamentā. Kad nomainās visu dzīvi, pieskārāmies arī jautājumam, kas vispār jāizdara, lai varētu tikt pie vārda Eiropas parlamentā. Liela lieta, visi grib runāt. Un par misijām Indijā. Es nezināju, ka Eiropas parlamenta deputātam ir jābrauc misijā uz Indiju. Kas tālāk? Wow, skaties. Man lūdzu kvasu. Jā. Ko tu gribēsi? Es gribu kaut kādu kapučīno, piemēram. Cik izdara dienā kafijas? Īstenībā nemaz ne tik daudz, kaut kādas 3 krūzes. Latvijā, ka es visu tik vairāk dzeru, tur nav laika, tur visu laiku jāskraida. Tur nav laika? Jā. Jā. Nu, klau. Es vispirms gribu saprast, vispār, kā tu jūties, jo man liekas, ka tev tā dzīve ir diezgan krasi pamainījusies. Kopš tu uzzināji, ka man būs iespēja ar tevi aprunāties, es savas dzīves cilvēkiem jautāju, klau, Reini Pozņoku zini? Protams, ka visi zina Twitter konvoju. Bet ko tu darīji pirms tam? Reti kurš, ar kuru es runāju, vispār kaut ko atcerās. Es, protams, atceros. Mēs tikāmies tavas dzīves ļoti nozīmīgā notikumā, kad es vēl biju fotogrāfs. Pēc tam viena no sarunām, ko es atceros, bija sporta kartinga halle. Jā. Tad kaut kādās sarunās tur Timrots tev bieži pieminēja, bet tas ir arī viss. Un tagad pēkšņi pasties, kā tev tas viss ir nomainījies. Tu nebija vienaldzīgs, tu iesaistījies brīdī, kad Krievi atkal iebruka Ukrainā, organizēja konvoju, un tagad tu jau esi Eiropas parlamenta deputāts, Reini. Tā gadījās. Tu pats esi pieredzis vispār pie šī nosaukuma, pie savas jaunās dzīves. Tu tiec savai dzīvē līdzi? Es tieku līdzi un pieredzis esmu. Man vispār tā dzīve ir tā ik pa 5-7 gadiem mainījusies ik pa laikam. Bet kas ir arī brīnišķīgi, ka visas tās tie 5-7 gadu cikli un pieredzes baigi labi šobrīd tā kā saliekās kopā un ļoti, ļoti nodara. Bet tas, kas gan baigi mainās, ir tāda apkārtēja attieksme pret tevi, tā skaitā draugu, kur uzskata visu laiku par savu pienākumu, pasmieties par šo pavērsienu. Gribās jau dzīvot tieši tāpat, kā tu līdz šim esi dzīvojis. Bet tad apkārt, ka tu vairs tā nevari, tagad tev jādomā, ko tu runā. Un ir kāda viens puses prasa, tikai nemainies, turpini tā, kā tu esi darījis. Un kad pienāk tas brīdis, tad kā tu atkal, tagad tā nevar. Tagad tu esi deputāts, tad jādomā. Tad atrast to līdzsvaru ir izaicinājums, jā. Bet tiešām ir jau kaut kādas lietas izkristalizējušās, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti? Nē, manuprāt, es joprojām drīkstu visu. Jautājums, kāda par to būs cena? Nē, tāpēc, ka drīkstu visu, tāpēc, ka esi deputāts, bet drīkstu visu to pašu, ko es drīkstēju līdz šim. Protams, dažas daļa sabiedrības varbūt tā nedomāja. Tad ir jāatrod tas pareizais līdzsvars. Kaut kā jāiemācās to sadzīvot. Jā. Bet es ļoti labi saprotu arī, kāpēc daži deputāti, piemēram, neteiksim, kas lēpjās, bet izvairās maksimāli no sabiedrības. Tāpēc, ka tev tu kaut kā vairs neesi tas parastais cilvēks. Jā. Mums ir savi kaut kādi priekšstati un nereti izskan viedoklis, ka Eiropas parlamenta deputāti tikai aiziet ievēlēti ir, bauda zelta dzīvi, visādas privilēģijas un tā tālāk. Bet es arī, piemēram, Ziemeļvalstu biznesa fórumā dzirdēju viena zviedra žurnālistu viedokli. Viņš teica, ka Zviedrijā, piemēram, ievēl tos, no kuriem grib tikt vaļā. Vienkārši nemaisieties te pa kājām. Tas nav tikai Zviedrijā. Tā bija tā parlamenta problēma. Tīrākā loģistika. Jā. Cik ilgi tu šobrīd esi jau tur? Ir pusgads? Jā, jūlijā. 16. jūlijā sākās. Un tev ir šobrīd vēl joprojām pārliecība, ka tu vari kaut ko tur izdarīt? Jā. Tas ir ļoti labi. Jo bieži vien sākums ir tāds, ka tu aizbrauc ar nenormālu apņēmību. Tik es darīšu, paiet 2-3 mēneši. Nē, mēs patiesībā diezgan daudz arī esam izdarījuši. Man baigi veicās ar cilvēkiem. Es nezinu, kāpēc man liktenis lutina ar labiem un pareiziem, gudriem, foršiem cilvēkiem apkārt. Gan Twitter konvojā tas bija, ir joprojām, gan arī Briselē. Arī tur uz vietas es iepazinos tāds Jasons, kas tagad arī būs man birojā padomnieks.
Tad milzīga pieredze gan parlamentā, gan NATO drošības tieši jautājumos. Tur ar pretterorismu nodarbojas kanādietis. Mums ļoti sakrita tas redzējums, ko vispār vajadzētu Eiropā mainīt drošības ziņā. Un viņš arī sajūta, ka es arī gribu kaut ko darīt. Un tad kaut kā mums ļoti labi izveidojas tā sadarbība. Mēs jau šobrīd esam diezgan daudz izdarījuši tajā pirmajā pusgadā. Es domāju, ka viņa tieši parādīšanās man, gadu pusotru laika ietaupīja. Tā viņa pieredze, tos īsceļus, teiksim, viņš zina, viņam milzīgs kontaktu loks un konferences sarīkojām aizvakar par tieši drošību, par to, cik dārgi izmaksā vājums Eiropas. Jā. Gan Ukraiņiem, gan arī mums, cik tas var izmaksāt vēlāk. Bet vispār tātad Ukrainas vārds tikpat bieži turpina izskanēt Eiropas parlamenta gaitiņos. Man ir godīgi brīžiem šķiet, ka pat pārāk bieži. Tādā ziņā, ka tur ļoti daudz aktīvas dažādas arī organizācijas, viņi taisa tur 3 reizes nedēļā kaut kādus pasākumus Ukrainas tēmai, bet tādus, ne par ko konkrēti, teiksim. Ja? Tāds, līdz ar to jau tas ir tāds fona troksnis, pie kā visi ir pieraduši. Man liekas, ka tur tā kvantitāte, ka to kvalitāte nomākusi. Bet tāpat laikā tas atbalsts jau ir joprojām. Tur parlamentā šaubu nav par to, ka Ukraina ir jāatbalsta vairāk un jādod ieroči un jādod naudu, atskaitot dažus Kremļa miera baložus, kur ļoti skaļi un aktīvi brīžiem rada iespaidu, ka viņi ir baigi daudz. Bet īstenībā viņi nav daudz, viņi ir vienkārši skaļi. Un tev ir unikāla iespēja arī ar Twitter konvoju palīdzību zināt, ko paši Ukraiņi domā. Vai tev ir sanācis ar viņiem parunāt par viņu? Kā viņiem šķiet tas Eiropas parlaments vispār tur ir kaut kāda jēga, kaut ko tur mēģināt caur to darīt un risināt? Ir jēga, protams. Ukrainā ļoti atkarīgs arī par to situācijas uztver, cik labi vai slikti, ļoti atkarīgs ar kuriem cilvēkiem tur runā, kurā vietā. Mums runā ar tiem, kas ir frontē, ierakumos, tiem liekas, ka viss ir slikti. Ja? Un, protams, arī nav labi. Bet tāpat laikā, kad runā bišķi augstāk stāvošiem, man ir, protams, viņi jau neko nesaka, bet kaut kāds tāds optimisms ir jūtams, ka kaut ko viņi tur gatavo. Ja? Bet, protams, ka viņi Eiropai joprojām tic, bet par to man arī vislielākās bailes, ka tur Eiropa ilgi vēl čakarēsies. Vienkārši Ukraiņi teiks, paldies, tiekat paši galā. Viņi arī būs to savu militāro industriju attīstījuši stipri tālāk kā Eiropa pēdējos gados. Un ka būs tāda vilšanās viņiem. Lai gan viņi ir vienīgie, kas par iestāšanos vai par virzību uz Eiropu ar dzīvībām nobalsoja mūsu biļetēm. Tā kā... Bet kas bija tādi pārsteigumi? Ka tu domāji, būs tā, izrādījās, nē, tā nav. Vai kaut kāda vilšanās? Tu cerēji, ka būs tā, bet... Nē, man ir kas ir pretēji vilšanai. Man ir... Sajūsma, prieks. Jo es tādas baigās ilūzijas nekādas neloloju, ka tur kaut kas notiks ātri, tūlīt es aiziešu, atspēršu durvis, dodam Ukrainai raķetes un viss notiks. Es jau skaņojos. Tā izklausās pēc vienas sarunas. Skaņojos, ka tas būs ilgi, bet iet daudz kaut kā ātrāk. Forši. Un labāk. Protams, bija visforšākais bija, ka pirms tām vēlēšanām tev viss stāsta, ka tu neesi tas slavenās politiskās grupas. Ja? Un ja tu neesi nevienā tagad, tur vispār nav nekāda varianta. Tur vajag grūti tikt. Un vispār nevajag balsot par tiem, kas nav tur saistīti kādu politisko grupu. Un tad pienāk pirmdienas rīts pēc rezultātiem. Tas tāds trusis krokodilu būrī, teiksim, no visām grupām. Nāc pie mums. Un tad tur tāds apjukums. Kāds tā skaidro, kāds Twitter fenomens? Nē, tas nav Twitter fenomens, viņam jau pašiem vajag. Tur bija diezgan līdzīgs tas deputātu skaits. Un no tā, cik liela tā grupa ir atkarīgs, kādus posteņus viņi tur dabūna. Jo tur viss ir pēc matemātikas tiek rēķināts. Un tur vairākām grupām būtiski pa pāris deputātiem tas skaits izšķiras. Un ir vienalga, vai tev ir pa 1 vairāk vai pa 100 vairāk, bet tu esi tur 2., 3., 4. Līdz ar to tā ietekme parlamentā no tā ir atkarīga ļoti.
Kurā grupā tad tu tagad esi? Eiropas konservatīvo reformu grupā. Viņi ir sanāk 4. lielākā. Bet tā ir baigā priekšrocības, es ļoti priecīgs to izvēli, tāpēc, ka viņi ir mazi un man ir viņas iekšienē daudz vieglāk, teiksim, tikt pie kaut kādām iespējām nekā lielajā, piemēram, EPP, kur pat tie, kas ir tur 20 gadus, ir grūti tikt pie kaut kādām pozīcijām. Bet viņi arī, jā, viņi ir absolūti tādi pro-ukrainiski un tādā ziņā mums viss tur sakrīt. Iespējas, ko tu mini, tā, piemēram, ir arī visu uzrunāšana parlamentā, Nu, tā skaitā arī tā tikšana pozīcijā, piemēram, ir tāda drošības un aizsardzības komiteja. Viss tas darbs ir komitejās. Un tad katrai politiskajai grupai ir savs koordinators, tā kā frakcijas vadītājs tajā komitejā. Un to man izdevās arī iegūt pozīciju, kas būtu nereāli pilnīgi, es domāju, nenā citā grupā, bet tur man kaut kā uzticējās tieši arī es tā sajūtu, ka viņi novērtē to manu pieredzi Ukrainas ziņā. Un kas, protams, ir tā, ka tev ir vienkārši deputāti komitejā, tur ir tas skaiti dažādi, tur kam ir 19, ir kam 3, bet tie patiesībā galvenie lēmumi notiek, tā, ka sanāk visi tie 9 frakciju vadītāji vai koordinatori, un tad tās balsis tev ir viena no 9, ja? Tā kā līdzvērtīgas. Jau saprotamāk. Jā. Un nekur citur, es domāju, man nebūtu iespējams šādā pozīcijā tikt. Noteikti ir dzirdēti vārdi elevator pitch, brīži, kad mums ir ļoti īsā laikā jāpasaka kaut kas liels un svarīgs mums. Un es pieņemu, ka parlamentā arī, pat ja tu tiec pie iespējas ar kādu runāt, tad ir šausmīgi koncentrēti jāpasaka liels apjoms. Tā ir problēma, tas ir izaicinājums. Man, kā Twitterī uzaugušam politiķim, es esmu diezgan labi trenēts šajā ziņā. Kādreiz bija 140 zīmes, ja? Tagad jau tur ir 200, tagad jau var gari salīdzinoši rakstīt, bet es vienalga mēģinu sev disciplinēt tajā pašā Twitterī, mēģinu nerakstīt vairāk līdz tam brīdim, kad ir tas show more. Lai tāds nekad nav. Un tas palīdz arī politikā, bet sākumā bija grūti pierast, jo tad, kad ir tas debats un tev tas runa laiks, ko arī nav viegli dabūt. Un tad tev ir tur parasti minūte, ir tas standarts, ko tu dabūni. Un tad pie tā arī bija bišķi jāpiešaujās, jo sevišķi, ja tu runā latviski, tad tev jāierēķina vēl tas tūkošanas, teiksim, laiks, ko tas prasa, un tas zināms treniņš tam ir vajadzīgs. Jau. Klau, bet ir noteikti arī kaut kas šajā darbiņā tevi biedē. Piemēram, tu pirmdienā ieslēdz ziņas, un Trumps paziņo, ka viņš pirks Grenlandiju, viņš atņems Panamu, vispār tur Masks ienīst Eiropas regulas un vēl nezinu ko. Tev ir no kaut kā bail? Vispār tā visa situācija ir diezgan biedējoša, ka tu arī paskaties, kas notiek sociālos tīklos, piemēram, ja? Un kā tas ietekmē rezultātus valstīs dažādās vēlēšanās. Tas, kas man biedē, ka ja mēs kaut ko nedarīsim, ja tā Eiropas politika nekļūst tāda izlēmīgāka, jo cilvēkiem patīk izlēmīga politika. Un ka mēs jau konkurējam cilvēku prātos, teiksim, pret diktatūrām kā pārvaldes formām. Ja? Jā. Un ka ja mēs nespēsim pierādīt, ka demokrātija var būt tikpat izlēmīga kā diktatūra, tikai bez diktatūras. Jā. Tad mēs vienkārši to demokrātiju pazaudēsim vienkārši ar vēlēšanām. Ko tu skaties, kā dažādās valstīs tie rezultāti rāda. Man ļoti negribās, lai pēc 5 gadiem mēs apspriestu, ka varbūt Krievijai jāpievienojas Eiropas Savienībai. Tomēr tā Eiropas Savienība mums patīk domāt, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi vienots. Bet patiesībā jau tās joprojām ir 27 neatkarīgas valstis. Man sākumā likās, un varbūt tā šķiet tāda naiva doma, ka katram Eiropas parlamenta deputātam būtu forši arī izbraukāt citas
Eiropas Savienības dalībvalsts. Bet vai sanāk šajā darbā jau kaut kur aizbraukt un kaut ko redzēt? Šajā darbā sanāk aizbraukt arī diezgan daudz, mazāk gan tieši pa Eiropas Savienības citām valstīm, bet pa teiksim, partneru valstīm. Tā skaitā es biju Londonā. Pirmais mans komandējums vai misija, kā to sauc parlamentā, bija Londonā. Tieši par drošības jautājumiem un aizsardzības kārņiem sadarboties. Un tad Indijā biju nedēļu atpakaļ kopā Eiropas parlamenta deputāts Indijā. Kādā sakarā? Tāpēc, ka Indija īstenībā pirmkārt, tā ir augošākā ekonomika pasaulē šobrīd. Un tas digitalizācijas līmenis, faktiski, ko viņi tur ir panākuši, ir vienkārši brīnišķīgs. Tur ļoti daudz ko varētu mācīties. Tā skaitā, piemēram, kā ēnu ekonomiku izskaust, jo viņiem, piemēram, ir ieviests tāds, ka katram iedzīvotājam bankas konts, arī tam, kas graustos dzīvo, bez maksas. Tā jau piedzimstot. Viss savstarpēji norēķini ir caur tur tādu, kā tas kods saucās, tie kvadrātiņi, QR kods. Un restīvi visi tie tirgotāji ielas malā, visi, kas ir, kas klāmas tirgot, visiem var tā kā maksāt ar karti. Un arī daudz pakalpojumu digitalizēt, līdz ar to korupcijai vairs nav iespējas, jo tev nav tiešais kontakts ar ierēģiem, tu visu dari attālināti. Un tādā ziņā viņi baigo izrāvienu ir izdarījuši un joprojām aug. Un bija ļoti interesanti apstīties, kā viņi to dara un ko varētu Eiropa no tā visu pārņemt. Ar tevi runājot, es varētu arī līdz pašam parlamentam aiziet. Bet noslēgumā jautājums, kā mēs Latviju varam kļūt nozīmīgāka, svarīgāka šajos Eiropas parlamenta gaitiņos, notikumos, sarunās? Man šķiet, mums savā galvā pašiem ir jākļūst svarīgākiem, jo mēs neesam ne ar ko sliktāki par jebkuru citu. Nepatīk man šī atbilde. Ļoti nepatīk. Paldies. Jā, bet... Katru reizi pašiem viss jādara. Jā. Tā ir diezgan liela problēma, kad neviens cits tavā vietā vai mums tā neko neizdarīs. Jāiet un jādara. Tad, kad tu kaut ko dari un runā, vēlams nemuļķības, teiksim, tad tu arī kaut kā tā autoritāti iegūst. Un tur jau pilnīgi nalga, vai tu esi no Latvijas vai no Francijas, bet tikai tiem darbiem un darīšanu tur ko parādīt. Paldies par tavu laiku, enerģiju. Turpini darīt pēc iespējas labāko, ko tu vari, gan Latvijas, gan Ukrainas vārdā. Tic man, jūties brīvi, mēs jau tā nekritizēsim tev. Tā. Vajag. Šad tad jau vajag pa ausu uzdot arī, ka redz, ka kaut kas šķobās. To mēs izdarīsim. Paldies par sarunu. Paldies tev.